Vietā, kur vienvieta apskatāmi tik daudzi un dažādi telefona aparāti, nokļūst pirmo reizi. Vairāk nekā 600 tālruņi novietoti divās plašās telpās. Telefoni karināti gan pie sienām, gan cieši blakus, sarindoti metāliskos plauktos. Šīs Latvijā netipiskās kolekcijas īpašnieks Sergejs Blats man iesākumā izrāda pašus vecākos modeļus, un ceļojums laikā var sākties. Manā kolekcijā ir aparāti, kuri datējās ar 1885. 1886. gadu. Lūk, šie te ir skaistuļi. Viņiem, kā redzat, klausamais ir uz vada, ierundaļa ir fiksēti, iebūvēta pašā aparātā, rupors tāds, kurā bija jārunā. Nu, mēs varam redzēt senās atklātnes, kā impozanta dāma runā pa tādu telefonu, turot pie auss to klausamo un runājot iekšā šī te ierundaļā. Tālāk aparāts, kurš tiek datēts ar jau 20. gadsimta pašu sākumu, 905., 3., 8. gads, mēs jau redzam firmas Ericsson emblēmu. Un tādā emblēmā skaidri saskatām Ericssona viens no pirmajiem ražotiem aparātiem, kuram ir nosaukums skeletons. Pēc izskata tas atgādina telefonu skeletu vai ēfeltoni, tāpēc to arī līdzīgi sauc. Tas korpus ir uztaisīts diezgan eleganti, lai tā būtu arī skaista manta, kas stāv uz galda. Un mēs šādus te aparātus skeletonus varam redzēt fotogrāfijās, arī Latvijas armijas fotogrāfijās, līdz ar to tas liecina, ka tādi aparāti tika lietoti arī Latvijā. Labi, tad paceļosim laikā. Ir 20. gadsimta sākums. Kādas Amerikas bankas krēslā ērti iekārtojies uzvalkā tērps darbinieks ar milzīgām ūsām un smalkām brillēm. Pie auss viņš tur nelielu apaļu metālisku klausuli un runā svečturu formas metāla korpusā. Bankas klients ir sazvanīts. Sergejs Blats stāsta, ka savukārt francūžiem ar vienu klausuli bijis par maz. Visiem aparātiem, kā redzat, ir vēl viens papildus klausamais. Dažāda dizaina, dažāda izmēra, bet noteikti tāds esot. Man grūti pateikt, kāpēc tas ir. Varbūt tas ir franču pieklājības stils, kad viens runā, otrs klausās, kas tur pa zaķīti otrā galā. Bet pat arī vēlāk aparāti, jau mums pazīstams formas, arī ir ar papildus klausamo. Pirmie telefoni tika automātiski savienot ar centrāli. Tur talkā nāca telefonists. Sergejs Blats stāsta, ka par telefonisti nevarēja strādāt katra meitene, bet tikai tā, kas ir augumā gara, jo nepieciešams augstu aizsniegties, lai pārspraustu vadus. Tehnoloģijām attīstoties parādījās tālruņi ar ciparnīcām, lai otra persona varētu sazvanīt uzreiz. Man ļoti patīk stāsts par šo te amerikāņu aparātu. Viņam ir leģenda, tas aparāts ir ar ciparripu, kurai ir dots vārds Strowgera ripa, Strowgera disks, un ir interesants stāsts, interesanta leģenda par Mr. Strowgeru. Viņš bija apbedīšanas biroja īpašnieks, un nebūtu ne telefonists, bet bija cilvēks ar asu prātu, ar gribēšanu attīstīt savu biznesu, un viņam bija aizdomas, droši vien pamatotas, ka viņa konkurenta sieva, kas strādāja toreiz pēc telefonisti, kad zvana klienti, vieno meklētāju, apbedīšanas pakalpojumu meklētāju, nevis ar Strowgeru kompāniju, bet ar savu vīra kompāniju. Nu, un, lai izslēgtu šo cilvēku faktoru, viņš bija piedomājies un izgudrojis automātisko telefonu, automātisko telefonu centrāli un tādu ciparnīcu, ka varētu sastādīt numuru un lai cilvēks pats izvēlās, kam piezvanīt. Kaut gan, ja ticēt leģendai, ka šai ripai ir 11 caurumiņi, 11 gropes. It kā 11. bija, lai piezvanītu pa tiešo Strowgerim. Atgriežamies vēsturē. Abi pasaules kari spilgti iekrāso gadsimta sākumu. Kareivis noslēpies ierakamos, blakus pieslēdz šauteni un steidzīgi nomests ekipējums. Ir nepieciešams ātri sakontaktēties ar centrāli, jo no karavīriem gaida ziņas par cīņu iznākumu. Tāpēc ārā tiek vilkts lauka telefons, ko var ērti pārnēsāt nelielā kastē.
Šis telefons darbojas ar savu bateriju. Sergejs Blats parāda man militāros aparātus savā kolekcijā. Šīs te viss stends ar aparātiem, tie ir aparāti tā saucamie militārie vai lauku telefoni. Te arī aparāti ir no visām, no dažādām valstīm. Mans lepnums ir, ka kolekcijā ir 3 veidu Latvijas aparāti, tie ir diezgan reti sastopami, bet man paveicās un man viņi ir, pieņemsim šīs te zaļais aparāts, un mēs redzam, ka militāram aparātam augšā uz vāka ir šiltīte. Pirmkārt mēs redzam inventāro numuru BRP, tas ir bruņojuma pārvalde, ja, un viņš bija reģistrēts bruņojuma pārvaldē ar inventāro numuru. Un ir šiltīte ar, kā redzat, te rakstīts Ausce, Bauska, Cēsis, Daugava, Ezere, Francija un tā tālāk. Kas tas ir? Tas ir, lai zaldātam sakarniekam nebūtu jādomā, kā skaidrāk pateikt, ka es atrodos kvadrātā A2. Vai nu B vai V, tad viņam skaidri teiks, ka jāsauc nevis B, bet Bauska 2. Turpinam savu ceļojumu telefonu vēsturē. Otrais pasaules karš ir beidzies, ir 50. gadi. Masīvs ozolkoka galds, uz tā tumšas dokumentu mapes, pilnas apzīmogot un parakstītu papīru. Blakus lodīšu pildspalvas un ģimenes fotogrāfijas rāmī. Pie galda viens no Amerikas ietekmīgākajiem prezidentiem, bet turpat uz galda plasmasas korpusa telefons ar apaļo ciparnīcu. Sergeja Blata kolekcijā ir telefoni, kas izmantot arī padomju varas augstākajās iestādēs. Šie ir valsts ar ģerboņiem, šādi te aparāti. Papildus drošības pasākumiem viņi ir no iekšpus ekranēti, lai viņi neizstarot, lai viņus nevarētu noklausīties. Tāpēc viņš ir arī smagāks, var just, ja, jo viņš pilnīgi no iekšpuses ir ar metāla pulveri noklāts, lai viņš būtu tika izmantots valsts struktūrās. Un tagad no oficiālām iestādēm pārvietosimies uz kādas ģimenes māju Zviedrijā. Jauna meitene, gaiši mati, vasaras raibumi, nelielā gulta ar balto kokvilnas mežģiņu pārsegu jau klāt. Tikko kā atgriezusies no pastaigas ar labāko draudzeni. Viņa paņem spilgtu zilo telefonu klausuli, lai uzzinātu, kā draudzene tikus mājās. Tā kā šim telefonam nav atsevišķs pamatu korpus, kas savienots ar īsu vadu, tad klausuli, kuras apakšā var ievadīt numuru, ir viegli pārnēsāt, runāt sēžot gan uz plašās palodzes, gan atlaižoties gultā. Tas bija apversums modē, apversums tehnoloģijā. Viņi sāk ražot tas dizains, varat iedomāties, 56. gadā, kad apkārt bija tipveidi mums pazīstami tie melnie aparāti, galda aparāti vai metaliskie vēl bija, un šeit pēkšņi parādās no krāsainas plasmasas aparāts, kuram viss ir vienā korpusā. Viņam nevelti ir iesauks kobra. Redzat, viņš ir ļoti līdzīgs čūskai, kas stāv kā kobra. Ja? Un faktiski paceļot šo aparātu, mēs varam redzēt, ka apakšā ir gan poga, kā tas kloķis, kas atvieno, gan ciparripa ir apakšā, un pats aparāts ir klausule, klausīties un runāt. Kā noslēdzošo kolekcijas elementu var minēt mobīlo telefonu. Cilvēks vairs nav piesaistīts vienai vietai, bet gan ir brīvs un mobīls savās kustībās. Pašlaik manā kolekcijā arī jau nonāca aparāti, mobīlie telefoni, pirmie mobīlie telefoni. Lūk, šāds čemodāns faktiski. Tas arī ir Eriksona mobīlais telefons. Ar antēnu. Ar antēnu, jā, kurš strādāja sistēmā NMT. Toreiz šī ir Motorola. Viss tas čemodāns, tas ir akumulators. Tas bija ļoti stilīgi, ka tu, tepat var saglabājies numurs kāds bija, stilīgi, ka tu ej pa ielu ar šādu te lielu kasti, var redzēt, ka tu esi nopietnas puika, ka tev ir nopietna manta. Tā klausula viņa nenokrīt, viņa tā vicina? Jā, klausula nenokrīt, lai viņu nocelt vajag bišķi spēku, vai vajadzēja muskuļus, lai nocelt to klausulu, jo šādi aparāti bija puikām ar muskuļiem.
Sergejs Blats stāsta, ka viņaprāt interesants ir teiciens, ka sākumā lieta paliek veca un tikai tad antikvāra. Paša kolekcionāra muzejā pagaidām ir pieejami abu veidu telefoni. Daudzus no viņiem nav iespējams izmēģināt, jo gluži vienkārši nepastāv vairs tādas telefonu centrālas, kas savienotu zvanus. Tomēr šī unikālā kolekcija pastāst ļoti daudz par to, kā mainījušies cilvēku paradumi, mode un iespējas. Laura Studente, 39. kabinets.